Labrīt! Kārtējies atkal izbrauciens un tā, mēs tagad taisamies kaut kur pa Krakavu aizbraukt. Un šoreiz mēs brauksim divatā, bez bērniem. Jo viss vaicā, vai mēs ceļojam divatā? Šī tā reize? Jā, izdomājām aizceļot uz Īriju, paskatīties, kā tur dzīvo īrijas latvieši. Varbūt izdosies arī kaut ko tur, kādu reportāžiņu paņemt un iefilmēt un nezinu, cik tas ir aktuāli, cik tas interesanti, kuram ir, jā, bet, nu, redzēsim, kā man tas viss sanāks, bet katrā gadījumā tagad ir tas laiks, kad ir tās maizītes jāsmērē un jāsēžās ērtāk. Tā kā tā, izdevās ļoti veiksmīgi norezervēt mašīnu, taisn sētā, kaimiņš bija atbraucis un nolicis un reku man būs mašīnīta, ko mēs brauksim, jā, un tā kaut kā. Esam ceļā uz lidostu un spriežot pēc laika, mēs lēnām tā kā sākam pierast īrijas laikam, jo, cik es nojaušu, arī būs šādi paši laikapstākļi. Tā kā, nu, vismaz nebūs termošoks. Zābaka piemērot. Vismaz nebūs termošoks, tā kā aizlidos siltajām zemē izkāp ārā, tur ir kārsts. Nē, viss būs tieši tāpatās kā mums šeit Latvijā. Tad, kad mēs braucam? Kāds tā, ka mēs braucam? Kāpēc mēs braucam, ja tāpat kā Latvijā? Kāpēc mēs braucam? Tāpēc mēs neesam redzējuši īrijas zemi. Tāpēc, ka bez bērniem mēs izbaudām skarbās valstis. Jā. Kā Somija, kā Norvēģija, Nordkap, kā tagad Īrija. Jā. Es nezinu, vai Īrija skarbā valsts. Nu... Uj. Saistlēs mašīna. Ģeniāli. Tur bija prasīts, vai kaut kas nav palsies mašīnā. Jā. Tagad taču nekas nepatlika. Domā, un lieta? Ko? Dodamies uz lidostu. Tur viņi kaut kur arī ir. Lietas tagad līdzmašīnā ņemt nedrīkst, tāpēc sievai jāsatinās un jāiet pa lietu. Jā, tas gan ir pretīns. Gandrīz sieva nobrauc. Ko? Izpurināja. Centos ievest neatļaut priekšmetu, skrūvgriezu man atņēma. Priekš drona, bet nu nekas. Bet viss ir labi šobrīd, ne? Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love, Just give me a reason, just a little bit's enough.
Just a second, we're not broken, just bend, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars. Ko lai lūgt Īrijā? Dublin. Dublina ir Īrija. Nē, Dublin. Dublina ir Īrijas galvaspilsēta. Nē, Dublin. Nu, tu... Kurš gribēja lidīt uz Dubai? Uz Dubai? No. Tur, kur meitene strādā prātīgi. Tie kaut kas ir aizvesies ar nopirkt. Sagaida mūs ar muzīku. Viņš saka insert ticket, bet viņš nelaiž iekšā to ticket. Varbūt pieeja pēc cita aparāta. PlayStations rekur. Te kredit debit karta. Redzi? Es labāk par tevi. Es ciest nevar selfies. Jā? Nu, bet ja vajag, tā vajag. Nē, no, viņi saka, viņi nevar ciest. Nē, bet saproti. Klases čatā visvairāk liek. Bet saproti, ko valsts labā neizdarīs? Valsts labā visu kaut ko var izdarīt. Nē, lai jau klases čatā visvairāk viņš liek. Tas klusta, ka pelīti. Jā. Es tur vispār neko neklaukst un neņaudu. Te nedaudz paskaidrošu. Jauniete Leila ir mana klases biedrene, nu, čomene, no bērnības, bet jaunietis ir Leilas draugs, Maks, nu viņš vismaz tā sevi dēvē. Viņu iniciatīva man izrādīt Īriju bija neapspriežama, un tāpēc ar sievu šo izaicinājumu pieņēmām. Būs daudz foršu info un stāsti, piesakojiet. Lai nepalaistu garām. Paldies, zemāk pie video būs arī Maka YouTube links, iespējams kādam interesanti. Īrijā nekad nerāda, jo te tagad būsiet, ja? Nevajag rādīt divi šitā te, divi jārāda šitā. Šitā divi nevajag rādīt. Jo tas ir ļoti tuvu šitam, Šitas tikai ir double. šitas, ja? Un tas ir double, saprot? Divi rāda šitā te, vienmēr divi šitā. Kas pa zīmi? No šitā zīmi pirmā reiz redz. Fantastiska zīme. Jā, vienkārši vai Driftā veļāgi veļāks nenorauj uz muci, tas ir pabrīdināt. Veļāks brauc driftā. Mašīnas brīdinā šeit, tad riteņi brauc driftā. Ko? Anglijas, pareizāk Īrijas apmeklējums sākās ar Gineses muzeju. Te klubiņš arī ir, un mēs tur augšā tajā tornītī tur tusēsim. Ko 3? Es teiktu, Dublinā pa 3 samaksāju mazāk nekā Galvijā pa 2. The world famous gravity bar. Redeem that ticket for your pint of Guinness or hot post European lager. Guinness Storehouse ir turistu iecienīta vieta St. James' Gate alus darītavā Dublinā, Īrijā. Kopš atvēršanas 2000. gadā muzeju ir apmeklējuši vairāk nekā 20 miljoni cilvēku. Muzejā ir 7 stāvi, kurus ieskauj imitēta stikla glāze, kas veidota Guinness puslitra glāzes formā. Ieejas biļete maksā vienai personai 26 eirīši. Vienai personai. Pirmajā stāvā ir attēlotas 4 galvenās alus sastāvdaļas – ūdens, mieži, apiņi un raugs. Alus darītavas dibinātājs ir Artūrs Guinness. Ēka, kurā atrodas muzejs, tika uzcelta 1902. gadā kā St. James' Gate alus darītava, fermentācijas komponentu un alus ražotne. Ēka tika projektēta Čikāgas arhitektūras skolas stilā un bija pirmā daudzstāvu tērauda karkasa ēka Īrijā. Ēka tika nepārtraukti izmantota kā alus darītavas fermentācijas ražotne, līdz tās slēgšanai 1988. gadā, kad netālu no Lifijas upes tika pabeigta jaunā alus ražotne. 1997. gadā tika nolemts ēku pārveidot par Guinness muzeju, aizstājot Guinness Hop veikalu, kā alus darītavas apmeklētāju centru. Ēkas pārprojektēšanu veica apvienotās karalistes dizaina firma Imagination sadarbībā ar Dublinas arhitektu firmu RKD, un muzejs tika atvērts publikai 2000. gada 2. decembrī. Interesanti, ka tikai 2011. gada maijā karaliene Elizabete II un princis Filips apmeklēja muzeju valsts vizītes ietvaros Īrijā. Guinness ir stouts, kas radās Artura Guinnessa alus darītavā Dublinā, Īrijā 18. gadsimtā. Tagad tas pieder Lielbritānijā bāzētajam daudznacionālajam alkoholisko dzērienu ražotājam Diageo. Alumu miežus grauzdē 232 grādu karstumā pēc Celsija. Grauzdētājs apliecina, ka grauzdētie mieži ir lieliski grauzdēti tikai tad, kad tie ir unikāli melni un ar pārsteidzošu grauzdētas kafijas un šokolādes aromātu. Tie ir trausli pēc tekstūras. Garša ir intensīvi grauzdētas kafijas un šokolādes eksplozija. Vēsture.
Arturs Giness sāka brūvēt eilu 1759. gadā šajā alus darītavā Dublinā. 31. decembrī viņš parakstīja neizmantotās alus darītavas nomas līgumu uz 9000 gadu par 45 Anglijas mārciņām gadā. 10 gadus vēlāk, 19. maijā, Giness pirmo reizi eksportēja savu eilu. Viņš to nosūtīja uz Lielbritāniju. Apjoms bija 6,5 mucas. Neapšaubāmi, lielākās izmaiņas līdz šim bija 1959. gadā, kad Giness alus pildīšanai sāka izmantot slāpekli, kas mainīja pagātnes Ginessa pamata tekstūru un garšu, jo slāpekļa burbuļi bija daudz smalkāki. Tas nodrošināja krēmīgāku un vienmērīgāku konsistenci. Šis solis tika spērts pēc tam, kad Maikls Ešs, matemātiķis, kas kļuva par alus darītāju, atklāja mehānismu, kā to piemērot alus gatavošanai. Tādā veidā viņš radīja ļoti piesātinātu alu ar gaisa burbuļiem, kuru var saukt arī par dzīvo alu. Ejam uz testing room. Šitā te izskanās. Hello. So, as you come in, you start making your way around the room. Have a smell of the 4 different aroma pods. They all look the exact same, but they're all producing very different aromas. So your job now is to make your way around the room, smell those pods. See which ones you like, see which pods you absolutely love. And once you're finished smelling, come up to the bar, grab yourself a sample of Guinness Draught. Taste your sample, see what flavours you get that you can match to the aromas that you got previously. Ginessa arfas motīvs veidots pēc Trīsvienības koledžas arfas parauga. To 1862. gadā pieņēma pašreizējais īpašnieks Benjamins Lee Giness. Arfas ir bijušas Īrijas simbols vismaz kopš Henrija VIII valdīšanas. Giness reģistrēja šo arfu kā preču zīmi neilgi pēc 1875. gada. Interesants fakts. Arfa ir vērsta pa labi, nevis pa kreisi kā Īrijas ģerbonī. Ievērojamāko un atpazīstamāko reklāmu sēriju veidoja H. Bensona reklāma, ko galvenokārt zīmējis mākslinieks Džons Gilrojs. Bensons izveidoja plakātus, kuros bija iekļautas tādas frāzes kā "Jauka diena Ginnesam, Giness padara jūs stipru", "Mana mīlestība, mans Giness", un slavenākais, protams, ir "Giness ir labs jums". Plakātos bija attēloti raksturīgie Gilroja mākslas darbi un bieži vien tādi dzīvnieki kā ķengurs, strauss, ronis, lauva un jo īpaši tukāns, kas kļūst par Ginessa simbolu, tāpat kā arfa. Marketologi pavadīja daudzus gadus veidojot zīmolu, kas ir pilnīgā pretrunā ar lētiem lāgeriem, ikdienas dzeršanai un vīriešu pūļiem, kas vienkārši dzer bāros. Viņi daudz paveica, lai Ginessa alus cienītāji varētu sevi iedomāties kā ikdienas dzīvi baudošu, bīronisko ļaužu bāra istabā sēdošu veiksminieku, kur mirdzošām acīm, intelektuāli un mierīgi sēžot bauda puslitru gardo Ginessa alu un sapņo par dzeju, mākslu, paradīzi un neiespējami jaukām rudmatēm, kas basām kājām, puskailas, skraida pa svaigi pļautu zāli. Kas ir? Game of Thrones. Kaut kāds Kur tad ir lai Jā, es ātri dažas tik sērijas iekšā esmu parāda redzējis. savu online tiketu? Kur tad viņš ir? Un mēs braucam garām Game of Thrones. Apstīsimies, ko jums tur atnesīs. Mēs Game of Thrones studiju arī braucam garām. Un tad krūtis samērā. Opa! Looks not too bad. And that's French fries. Tu vēl paņem telefonu. O, jā, sorry. Wow, tev izstāstīja, kā viss. It's on the way, yeah? Tik sūji. Taisījāmies pauzāties pa parkiem, bet izrādās, parki naktī ir cieti. Parki naktī ir cieti. Un sākās Jauklība. Dublinas nakts dzīve. Cilvēki pa pilnam. Salīdzinoši silts, kaut kādi 11 grādi visdrīzāk. Un tāds drēgans mitrs. Sé yo el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas de mi
feel